stāstā par tā sauktajiem Baltijas antifašistiem man nepatīk gandrīz viss. Un mana tīri personiska, protams, uz neko nebalstīta, taču dīvaina kārtā ļoti stingra pārliecība ir šāda. Šī struktūra jau sen ir instruments, ar kuru strādā gan Latvijas, gan Krievijas spēcdienesti. Ērts mehānisma zobrāts, mazs, kluss, noderīgs esošās kārtības uzturēšanai abās robežas pusēs. Pēdējā laika gan šis zobrāts griežas tukšgaitā, godīgi sākot, bez īpašas jēgas. Toties parastais iedzīvotājs joprojām par zemu novērtē spēcdienestu vēlmi sarunāties, ja intereses sakrīt. Domāju, ka Viečeslavs Dombrovskis šeit nepateiktu nē. Un te sākās būtiskākais. Neskatoties uz manu dziļu necieņu pret tā saukto antifašistu aktivitātēm, tās, kas šobrīd notiek mūsu valstī, nav pieļaujams. Skumjākais ir tas, ka liela sabiedrības daļa izvēlas to nepamanīt. Valsti, kur par smagiem noziegumiem apsūdzēti gadiem ilgi staiga brīvībā, mājsaimnieces, gadus veci cilvēki, intelektuāla darba darītāji, cilvēki bez jebkādas kriminālas biogrāfijas, pēc pašreizējas acimredzami no saprata nobraukušas varas iegribas, tiek izolēti par vien aizdomu, par mājienu uz saistību ar šobrīd modīgajiem pantiem. Un tas jau vairs nav par antifašistiem, ne par Sergeju Vasiljevu, ne par Ivetu Balodi. Tas ir par mums.